bērns pēkšņi sāk neparasti ģērbties un uzvesties. Ko mēs zinām par mūsdienu jauniešu subkultūrām Latvijā? Kādam jābūt skolēnu stilam? Ko izvēlēties? Skolas formu vai tomēr dot priekšroku brīvajam stilam? Mēģināsim arī atrast atbildi uz jautājumu, ko darīt situācijās, kad pusaudžu vidū notiek apsmiešana izskata dēļ. Šodien raidījumā skatieties. Modes blogeris Jaroslavs Barišņikovs atbildēs uz jautājumu, vai viegli būt citādam? Ko darīt, ja bērnu apsmej izskata dēļ? Skolas forma vai brīvais stils? Par un pret? Gan mūsdienās, gan senāk jauniešiem vienmēr bijusi raksturīga sava noteiktajam laikam atbilstoša uzskatu sistēma, dzīves stils, mode, mūzika, simboli un slengs valodā. Jauniešiem ļoti daudz nozīmē sevis apliecināšana un savas personības pierādīšana citiem. Visvieglāk to realizēt, iesaistoties tieši kādā no jauniešu grupējumiem. Tie ir pastāvējuši gan agrāk un pastāv arī mūsdienās. Kas tad īsti ir jauniešu subkultūras? Kas ir subkultūra? Subkultūra ir parasti par subkultūru sauc normu un vērtību sistēmu, kas atšķir kādu noteiktu cilvēku grupu no vairākuma. Un jebkurš cilvēks, kā mēs specializējamies savās interesēs, savās profesijās, savās reliģiskajās varbūt pārliecībās, pat savos etnosos, jebkurš arī jauns cilvēks, protams, viņš meklē to nišu, kurā viņš jūtās vislabāk, kurā viņš jūtās atbalstīts, saprasts, kur viņam ir domu biedri, kur viņam ir ko darīt, vienkārši sakot. Ir subkultūras, kas saistīts ar mūziku. Zināmākie ir, piemēram, goti, emo, metālisti, reperi. Šo grupējumu dalībniekus parasti vieno līdzīga mūzikas gaume un ģērbšanās stils, taču aiz vizuālā tēla dažreiz slēpjas arī īpaša filozofija. Subkultūra uzplaukuma laikos bija pat tāda subkultūra ļoti populāra emo. Emo no emocionālais, no emocijām, var sakot, saīsinājums. Un tur bija pāris meitenes, kuras regulāri pa 15 minūtēm bezmaz skatoties uz pulksteni paraudāja. Nu par ko? Nu tad par Āfrikas badojošamies bērniem. Nu tur vēl par kaut ko. Nu, respektīvi viņiem ir tā kā izteiksmes tāda forma, lai pievērstu sev uzmanību. Pastāv jauniešu grupējumi, kuru dalībniekus saista noteikts sporta veids. Mūsdienās īpaši populāri ir skateri un parkūristi. Viņiem nav svarīgi izcelties vai apkārtējos šokēt ar savu ārieni, tāpēc šie jaunieši ģērbjas tā, lai justos brīvi un ērti. Skateri ir parkūristi, kas saistīti kaut vai ar to pašu fizisko tādu sagatavotību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jauniešiem. Ir arī tādas jauniešu kustības, ko konkrēti definēt ir visai grūti. Tāda ir, piemēram, hipsteri. Īstais hipsteris nekad neatzīsies, ka viņš ir hipsteris. Līdz ar to tur arī izkrīt tas pašdefinēšanas moments. Bet tajā pašā laikā, protams, mēs ļoti labi saprotam, kādas ir tās pazīmes un kā mēs viņas klasificējam. Nepazūd arī tā saucamās kontrakultūras, tādas kā punki, hipiji vai skinheadi, kuru būtībai kā vienai no redzamākajām iezīmēm raksturīgs protests. Mūsdienās gan šo grupējumu pārstāvis vairāk vieno ārējais izskats un mūzika, nevis revolucionārais gars. Pret ko tur īpaši viņa protestēt? Kas būtu tas, pret ko tagad mūsdienās varētu jaunieši protestēt? Man šķiet, ka tas protesta aspekts bišķiņ tiek pārspīlēts, jo nereti vien mēs aizmirstam, ka jaunieši vienkārši kopā sanāk, lai labi justos, vienkārši lai komunicētu un nevis obligāti, lai pret kaut ko protestētu. Vēl viens ar subkultūrām saistīts jēdziens ir outsiderisms. Nereti vien tie outsideri ir tādas ļoti spēcīgas personības. To mēs varam vērot arī mākslas dažādos procesos, kad rodas jauni virzieni mūzikā, mākslā, literatūrā. Tie sākumā varbūt pat nesaprastas personības, un viņi tiek, viņus savā laikmetā sabiedrībā vienkārši neuztver.
Viens no spilgtiem outsideru paraugiem ir kolorītais 19-gadīgais modelis un modes blogeris Jaroslavs Barišņikovs, kurš pagājušajā gadā sekmīgi pabeidzis vidusskolu. Ar modi jauneklis sācis aizrauties jau no 12 gadu vecuma, pētot glancētus žurnālus un mēģinot atdarināt tur ieraudzīto. Taču Latvijas modes pasaulē viņš ienāca pirms 2 gadiem, kad sāka apmeklēt modes skatus un internetā rakstīt blogu. Jaunietis ieguvis slavu un atpazīstamību izceļoties ar savu neierasto izskatu. Vispār sākās viss ar to, ka ir tāda pasaukuma kā ēnu diena, februārī tieši notiek. Un būšot skolnieks, es tieši sāku iet uz tām ēnu dienām. Pirmā ēnu diena bija Latvijas pastā, otrā ēnu diena bija kaut kāda puķu veikalā, intereses pēc, un trešā ēnu diena sanāca, ka es trāpīju Dendī modeļu aģentūrā. Viņiem likās, ka esmu diezgan interesanta personība, es tieši tādi jau sāku kaut kur parādīties žurnālos, presē, kā modes blogeris, un viņiem palika interesanti, kas tāds esmu, pēkšņi no kurienes, un varbūt no manis kaut kas varētu sanākt. Es atnācu pie viņiem ciemos, un kā es arī atnācu, un tad pēc 2 nedēļām man uzrakstīja, varbūt gribi nākt pie mums, kaut ko tur padarīt, pasēdēt, kā praktikants pa lielu, un tas nebija ne par kādu algu, tā kā man bija interesanti. Un es izdomāju, ka varbūt jāpamēģina sevi. Es atnācu uz 1 dienu, 2 dienām, 3 dienām, un tā es sāku nākt 5 dienas nedēļā pēc skolas. Beigās tas arī pārvērtās par manu ikdienas darbu, un ko es arī šobrīd turpinu pie viņiem. Jaroslava izskats izsauc diezgan lielu rezonanci sabiedrībā. Pēc viņa paša domām Latvijas iedzīvotāji tomēr ir diezgan konservatīvi, tāpēc pieņemt atšķirīgu un provokatīvu stilu ne katram no mums tas ir pa spēkam. Taču neraugoties uz apkārtējo attieksmi, arī uz skolu jauneklis dodas ģērbies savā iecienītajā stilā. Sākotnēji skolā rēģēja diezgan, es pat nezinu, kā to lai nosauc, interesanti. Es biju vienkārši tāds diezgan labs skolnieks, un visi skolotājs bija diezgan labās domās par mani. Kamēr labi mācās, vienalga, kā viņš izstāsta pa lielam, tas bija tāds arguments viņiem. Skola mums nav liela, katru pazīst pēc sejas, un bija diezgan draudzīgs ar visiem. Tāpēc problēmas it īpaši tāds nebija ar citiem skolniekiem. Džeki, protams, sākotnēji vairāk no manis kaut kā attālinājās, beigās. Visi bijām tāda draudzīga klase. Atšķirīgs izskats vai piederība noteiktai subkultūrai bieži vien mūsu vecāku apziņā saistās ar kaut ko sliktu un nepieņemamu, izaicinošu uzvedību vai kaitīgiem ieradumiem, taču nevienmēr ir pamats uztraukumiem. Pēc vienas tādas diezgan nepatīkamas sarunas ar māti, tieši kad man nācās pateikt, ka es tā gribu izskatīties, tas ir tas, kas esmu, tā es ģērbjos, un tā es arī turpmāk ģērbšos kādu laiku. Viņi nācās to pieņemt, un kopš tiem laikiem nav bijuši nekādas problēmas. Bet sākotnēji, protams, bija tāds moments viens, kad viņas nezināja, ko lai dara ar to visu, bet nācās vienkārši pieņemt. Protams, vecākiem dažreiz to ir grūti pieņemt šīs ārējā izskata atšķirības. Bet no vecāku puses visvairāk tas, kas ir vajadzīgs, ļoti liela sapratne un arī mēģinājumi tādi ievākt tādu objektīvu informāciju. Tas apdraudoši vai nav apdraudoši bērnam. Pajautājām slavenajam modes dizainerim Dāvidam, kāda viņam kā tēvam ir attieksme pret atšķirīgo jauniešu izskatu. Vecākiem nevajag neko darīt. Vecākiem vajag bērnus mīlēt, pabarot, iedot kabatas naudu. Un runāt ar viņiem. Neko nevajag darīt, lai vecāki pārāk īsi atmiņa tiem vecākiem ir, tāpēc, ka paši viņi bija tieši tādi paši. Un ja nebija, tad kas tad jūs esat par vecākiem? Jūs esat sēnis. Tad jums jaunība vispār nav bijusi. Un vajag atcerēties, ka tu arī esi bijis jauns un viņiem ir savu problēmu. Un ja tu nevari izprast, tas nenozīmē, ka bērns ir slikts. Tas ir viennozīmīgi. Tādēļ ieteikums ir tikai viens – novērojiet. Ja jūsu dēla vai meitas istabā ir parādījušies jauno grupu plakāti, bet no playera atskan jūsuprāt dīvaina mūzika, panikai tomēr vēl nav pamata. Bet ja bērns ir sācis sliktāk mācīties, kļuvis gurdens un lēns, vairs neinteresējas par to, kas viņam paticis agrāk, sācis uz ilgu laiku nozust no mājām un pastāvīgi nomāktā garstāvoklī, te jau ir iemesls aizdomāties. Pirmās universālās zāles.
Pamēģiniet ar viņu aprunāties. Jo vecākam labākas attiecības ar bērnu, jo vairāk bērns arī stāstīs arī par šo savu grupēm, kurā viņš ir iesaistījies. Bet problēmas rodas tad, kad ir sliktas attiecības. Un tad patiesībā ir diezgan maz, ko vecāks vispār var pasākt. Viena lieta, ko viņš var darīt, protams, aicināt mājās, piemēram, šos te bērnu draugus, tas būtu viens variants. Jo zinot bērnu draugus, vecāks arī zināmā mērā drošāks var justies, ka viņš, ja viņš nevar atrast bērnu, viņš zinās, kur meklēt šo bērnu. Vēl viens variants, ko vecāks var darīt, viņš kaut kādā veidā var atbalstīt bērnu interesi. Piemēram, es no savas prakses atceros vienu māmu, kura meitai pirka biļetes uz koncertiem, smagā metāla koncertiem. Savā veidā viņa uzturēja attiecības ar šo meiteni, atbalstot viņu pieņemamā veidā. Ir, protams, lietas, ko vecāki nekad nevar atļaut saviem bērniem darīt. Kaut vai tiklīdz tiek uzzināts par pastiprinātu alkohola lietošanu, narkotiku lietošanu, vecākiem jārēģē. Un tajā brīdī vecāki var vērsties pie speciālistiem, pie narkologiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem. Ja ar bērnu kādu iemeslu dēļ ir grūti rast kontaktu, var gadīties, ka mēģinājums sirsnīgi izrunāties atdursies pret mēmu noraidījumu vai izraisīs vētrainu emociju izvirdumu ar asarām un klaigāšanu. Tādā gadījumā veidojiet kontaktu pakāpeniski. Ļaujiet bērnam saprast, ka jūs interesējaties par viņa dzīvi, bet negrasāties tajā ieviest savus noteikumus. Parādiet viņam, ka jūs patiesi interesē, kā viņš dzīvo un ka esat spējīgs to saprast un pieņemt. Ļaut bērniem dzīvot pašiem, kā grib, un viss notiekās, tā kā nevajag. Un līdz ar to tās attiecības ir foršas, un tev ir ko parunāt, un viņi arī izstāst, kā iet. Tas, ka viņš dīvaini ģērbās. Kas ir noteicis, kā ir jāģērbās? Kurš to ir pateicis, ka meitenei jāvelk kleitu un puisim bikses? Tas ir kaut kādas aizvēstures tradīcijas, viņam kāds uzdrošinās viņas laust. Es nepropagandēju to, bet ļaujiet, lai viņš ir. Kas tev par daļu? Kāda sabiedrībā ir daļa? Kāda cilvēka ģērbjās vai ja viņš tev nedara pāri, viņš tev virsū neskrien, viņš nevienu neaiztiek, pat tevi neuzrunā, bet kāpēc tu domā, ka tev ir tiesības viņu uzrunāt, pieiet viņam klāt, pateikt, ka tu esi stulbs, ja tu izskaties savādāk. Bet vai ir pieņemami izpaust savu individualitāti un piederību kādai subkultūrai, atrodoties skolas sienās, un vai tas netraucē mācību procesam, pedagogiem un citiem skolēniem? Man personīgi tas netraucēs. Vispār diezgan demokrātisks cilvēks man tiešām netraucēja. Jā, viņš, protams, ar to savu ārēju izskatu vai apģērbu kaut kādā veidā nemēģina vēl traucēt pārējiem. Ja? Bet, lai traucētu mācību procesu, nē, man ir bijuši šādi, jā, uz gotisko virzienu parasti visvairāk, uz metālisko, jā. Bet nekāda problēma. Man tas netraucē. Es domāju, ka atšķirīgs izskats ir svarīgs diezgan, jo tādā veidā tu izcelt savu personalitāti. Un ir diezgan grūti vispār izcelties, jo īpaši lielās masās, ja tu ieplūsti viņās vairāk vai mazāk ar savu izskatu. Bet ja tu esi atšķirīgs, tad tu vari vairāk vai mazāk parādīt, ka tu esi personība. Man nepatīk saplūst ar pelēko masu ar visiem. Man patīk izcelties un atšķirties no pārējiem. Es saprotu, ka katram cilvēkiem ir savs stils, bet nevienmēr to vajag pārspīlēt. Neko es nekad nesmēšos par kādu cilvēku, kurš būtu savādāk izskatās, bet ne līdz tam brīdim, kad viņš sāk jau ar to pārspīlēt. Ka tur pilnīgi nokrāts ar savu melnu seju, un es tagad būšu gods, un tas ir višpatrāku. Diemžēl tieši apģērba dēļ pusauģu vidū nereti notiek neganta apsmiešana. Gadās, ka kādam drēbes ir vecāko brāļu un māsu nonēsātas, nav tik smalkas kā citiem klases biedriem, vai arī kā citādi neatbilst klases līderu noteiktajam ģērbšanās veidam. Vienreiz es uzvilku kleitu, un man viņa nepiestāvēja, bet man mamma lika iet vienalga uz skolu, un citi sāka smieties, ka viņa ir tāda bērnišķīga. Un tad es jūtos ļoti slikti, bet nākošajā dienā, vairs no tās dienas nesēju kleitas. Man visu laiku apsmēja, ka forma man vispār nepiestāv, es esmu četrācainis. Visbiežāk tos bērnus, kurus apsmē, viņi attiecīgi arī nav pieņemti savā klasē. Un tas ir jautājums arī, kādas ir attiecības šajā te klases grupā. Viens, ko vecāks var darīt, viņš, protams, var vērsties pie klases audzinātājus un mēģināt noskaidrot, kā klases audzinātāji šo situāciju saredz un ko klases audzinātāji varētu varbūt palīdzēt šim te konkrētajam bērnam. Dažreiz gadās arī tā, ka klases audzinātāji nezina, ko darīt, un tad klases audzinātāji ir iespēja vērsties pie atbalsta personāla. Otra lieta, ko vecāks var darīt, protams, tas ir arī darbs ar bērnu. Vairāk ievainojami
ir tie bērni, kuriem ir zema pašapziņa. Un, jo man ir zemāka pašapziņa, jo es vairāk klausos, ko citi saka. Un tas ir savā ziņā arī vecāku uzdevums tā kā šo pašapziņu bērnam celt un dažādā veidā stiprināt. Tā kā meklējot viņa stiprās puses, uzslavējot, atbalstot viņu. Un treškārt, vēl ko var piebilst, protams, tas ir jautājums arī par tiem apsmējējiem, kādas ir viņu vērtības. Līdzīgi tas ir tas, kuru apsmēja, kurš sāpīgi uztver, arī tie, kuri apsmēja, viņi savā ziņā ir ar zemu pašapziņu, jo, ja es esmu pietiekami apmierināts ar sevi, man nav īpaši laika, sevi salīdzināt ar citiem, citus apsmiet, citiem darīt pāri, un tas ir arī jautājums par tiem pārdarītājiem, kas notiek ar viņiem. Bet, lai skolēna vidū tādu situāciju būtu ar vien mazāk un citādākie bērni nejustos sociāli atstumti, 39 skolās Latvijas Universitātes programmas atbalsts ietvaros notiek sociāli-emocionālās audzināšanas stundas, kurās bērnus māca cienīt vienam otru, neraugoties uz atšķirīgu izskatu un citādiem uzskatiem. Kāda jums attieksme ir pret šo te mūsu apģērbu, kas mums riņķi apkārt? Kādas ir emocijas? Es redzu, es teikšu šo vārdu, ko jūs sakat. Baigi krutais. Un kā tad ir ar tām emocijām? Viņš izceļās, bet vai tev nav tā, ka tev gribētos? Es arī gribētu tādu, es gribētu. Dažiem ir, dažiem nav, dažiem ir. Patīk ķerties tā, kā viņam patīk. Bet tavas emocijas no tā nemainās? Viens veids, kā var palīdzēt bērniem, gan tiem, kuriem dara pāri, gan arī pašiem pārdarītājiem, tas, protams, ir audzināšanas stundas. Jo audzināšanas stundās, pirmkārt, var daudz praktiskas lietas iemācīt, un otrkārt var veidot arī klases kolektīvu. Un tas, ko klases audzinātāji var darīt, viņi var šīs klases audzināšanas stundas padarīt tādas saturīgākas, izmantojot dažādus materiālus. Viņi var mācīt, bērniem, kā reaģēt situācijās, kad tiek darīts pāri, ko var teikt, var šīs situācijas izspēlēt, var pārunāt par emocijām, kādas emocijas izjūt cilvēks, kurš dara pāri un kuram dara pāri. Tās ir tās divas būtiskākās lietas, ko ir iespējams risināt un ko konkrēti arī skolotājs var ar savu pieredzi šiem bērniem palīdzēt. Raidījuma turpinājumā skolas forma vai brīvais stils. Kopā ar modes dizaineru Dāvidu, skolotājiem, skolēniem un psihologiem izrunāsim visus par un pret. Savulaik skolēnu formas bija nediskutējams jautājums, un neatkarīgi no vecāku rocības vai bērnu vēlmēm, formas pirka un valkāja katrs skolas bērns. Tajā laikā iztēlē atgriezīsimies kopā ar modes dizaineri Dāvidu. Vidusskolā arī bija formas, Mingožu vidusskolā, bet es tiešām viņus nicināju. Kaut kādas mēs bikses tajā laikā šuvām, tad bija modē brezentenes un velvetenes un paši mājā šuvām bikses, un tad stabulens tik šauras, ka nevarēja iekšā ielīst tajās biksēs. Bet sodi bija kaut kādi, kad visu laiku bija kaut kāda soda par to, ko nevelk. Un godīgi teikšu, es ienīdu formas, jo gribēju būt kaut kāds, atšķirties, jā. Tomēr laikam ritot kļuvis skaidrs, ka formas tērpam ir arī zināmas priekšrocības, un neviena Latvijas skola pamazām atgriežas pie šī skolēna simbola. Kopš pagājušā gada mūsu skolā sāka ieviest skolas formas. Ideja nāca no vecāku puses. Vecāki bija tie, kas jautāja, vai skola nevarētu šo te ideju atbalstīt un izvērst plašumā. Un skola, sadarbojoties ar vecāku padomi, nonāca pie šī secinājuma, ka jā, kāpēc nē. Un, kad tika veikta aptauja, tad arī paši skolēni teica, jā, skolēnu forma ir vajadzīga. Īpaši formas ieviešana atbalstīja maziņiem. Viņiem ļoti patika šī te ideja. Arī Dāvidam attieksme pret skolas formu ar laiku mainījusies. Man ir bērni lieli, un meita vēl pēdējos gadus mācās vidusskolā. Bet dēls jau beidzis visu, bet zinot pēc pieredzes, kā ir, un redzot viņu klases biedrus, ar viņiem runāju. Godīgi es esmu 1000% par skolas formām. Viennozīmīgi par skolas formām kategoriski. Atkrist šīs lietas par ņirgāšanos būtu vieglāk kopt
Tad, kamēr pa brīvdienām izmazgā, tad tu zini, ka arī nav jādomā, ko vilkt tam bērnam, ja? Un tur ir daudz priekšrocības. Viens no skolas tērpa plusiem ir sociālās spriedzes mazināšana, taču forma nav nemaz tik lēta, lai visi varētu to atļauties. Tīri no tāda praktiskā viedokļa, es domāju, ka šobrīd dažādās, piemēram, lauku skolās vai mazpilsētas skolās skolas forma nemaz nebūtu pieejama tīri materiāla apsvērumu dēļ. Mans kā psihologa viedoklis ir, ka patiesībā tas šobrīd neatrisinātu situāciju, ja būtu šī skolas forma, jo tie bērni, kuriem ir svarīgs kaut kāda ārēja aksesuāri, viņi atradīs citur, ko lielīties. Tie būs telefoni, ko salīdzinās, tie būs apavis, somas, jebkas cits. Tā kā, apģērbs ir tikai viena maza nianse. Tas drīzāk tad ir jautājums, kā veidot adekvātu pašcieņu, lai nevajadzētu citus apsmiet un lai es neļautu sev apsmiet. Bet runājot par skolas formas priekšrocībām, atcerēsimies, ka jebkura forma disciplinē. Tas ir kods, ko rādām apkārtējiem. Tas attēlo mūsu sociālo lomu, kas esam un ko darām. Arī valkātājām forma uzliek atbildību, kaut vai tāpēc, ka tā nedrīkst būt saņurcīta un novalkāta. Taču gan skolēni, gan pieaugušie uzdod jautājumu, vai vienādas skolas formas neierobežo bērna individualitāti un nerada negatīvu ietekmi uz gaumes formēšanos. Skolas formas uzdevums nav ietekmēt gaumu vai mācīt cilvēku, un ar gaumu ir tā, vai nu gauma ir vai nav. Nevienu kursi, nekādu žurnālu jums neiemācīs. Tas ir jājūt. Un kā ar individualitātes izpausmi? Ir viena lieta izpaudies, tev ir miljonus veidu, kā izpausties. Es runāju par individualitāti, par apģērbu, un tas nav karnevāls. Tas ir darbs, tavas atzīmes, tava attieksme pret kolēģiem. Tas padara tevi par to, kas tu esi, nevis tavs apģērbs. Personība jau parādās tajās zināšanās, valodā, uzvedībā, vai tas formas tērps tik daudz, teiksim, noniecina to personību, es nedomāju. Es esmu par skolas formu, jo pati esmu pirmklasnieka mamma, un esmu ļoti ar to apmierināta. Mēs bijām pret, kā skolnieki, tikai tādēļ, ka tas uzreiz nogalinās mūsu identitāti kā tādu. Jo ar drēbēm katrs cilvēks pauž kaut kādu savu nostāju pret visu, kas ir apkārt. Skolas forma ir arī saistīta ar piederības apziņu un skolas prestižu, kā tas novērojams citur pasaulē. Es esmu pietiekami padzīvojis ārzemēs, un es redzu, ka tā ir norma. Un vēl skolas administrācijas uzdevums ir rūpēties par skolas prestižu. Un kad skola būs prestiža un bērni viņu mīlēs un vecāki zinās, ka šī skola ir prestiža, tad bērni labprāt ies pa ielu ar žaketu, kurai virsū ir skolas emblēma un nekautrēsies, bet es otrādi uzskatījis, jo es domāju, ka arī ir daži labi liceji, Latvijā nesauksim vārdā, kur ir tomēr kaut kas līdzīgs formām, un viņi lepojās ar to, un es domāju, ka arī vecāki lepojas to, ka bērniem ir šīs formas. Pajautājām pašiem skolēniem, ko viņi domā par skolas formas atgriešanos mūsdienu klasēs. Nē, es labprāt vilktu skolas formas, jā, īpaši svārkas tādas. Viņi ļoti skaisti. Labums ir tas, ka visi būtu vienādi un neapsmiet viens otru, bet sliktums ir tas, ka arī dažreiz gribas kaut ko citākā uzvilkt. Es neuzskatu, ka skolas formas tā kā vidusskolai būtu labas, jo vidusskolā vairs nav aktuāli apsmiet dēļ apģērba. Tas vairāk sākuma skola un pamatskolai, manuprāt, noderētu. Tas nav manā stilā, man tas nepatīk. Man liekas, ka viņu nevajadzētu, tāpēc, ka man neliekas, ka vajag vienot visus ar vienu formu. Jo visi izskatījās vienādi un tā. Es teiktu, ka iespējams, bet tikai sākuma skolā. Bērni neatšķirtos viens no otra un nebūtu tā, ka dēļ apģērba kāda apceļ. Jā, tāpēc tas liktos foršāk. Ja skolēnam ir iespēja izvēlēties, kā improvizēt doto noteikumu robežās, un ja lielākā daļa ar formu ir apmierināta, tad nav pamata bažām. Ja bērni paši izlēmuši, ka vēlas formu valkāt, tad to nevar uzskatīt par uzspiešanu un negatīvu ietekmēšanu. Ja tu būtu dizainers, kuram tiešām jāveido šī forma, saki lūdzu, kāda varētu būt pirmkārt krāsa, ņemot no emocijām, no jūtām? Varētu būt kaut kāda pat, varbūt, pelēcīga. Kādi svārki?
Tā kā jums ne ļoti īsi. Ne ļoti īsi, nav tāda mini, bet vidēja garuma, bet ir šauri vai kupli. Iepriekš runājām par uzkrītoši atšķirīgu ārējo izskatu un par dažādiem jauniešu subkultūras pārstāvjiem. Taču apmeklējot dažādas Latvijas skolas, novērojām, un gan jau arī jūs esat pamanījuši, ka pēdējā laikā šo citādāko pusauģi kļūst aizvien mazāk un mazāk. Interesanti, ar ko tas varētu būt izskaidrojams. Patiešām šis fenomens acīm redzami pārdzīvo kaut kādu jaunu attīstības stadiju. Iespējams arī tāpēc, ka jauniešu dzīve lielākoties pārceļās uz virtuālo vidi. Un tātad viņi atrod citus instrumentus, kā socializēties, kā pasniegt sevi, kā pārbaudīt savas vērtības, kā komunicēt galu galā. Un patiešām tādas spilgtas subkultūras redzamas arvien mazāk. Acīm redzot, mūsdienu sabiedrībā valdošā tendence paredz jauniešiem kļūt arvien viendabīgākiem. Būtībā mūsdienās tik ļoti tiek uzsvērta oriģinalitāte, ka būt neoriģinālam ir oriģināli. Un atcerēsimies seno tautas gudrību, ka cilvēks daļo apģērbu, nevis apģērbs cilvēku. Kaut gan neaizmirsīsim arī, ka apkārtējā pasaule vispirms mūs redz pēc izskata un tikai pēc tam ar prāta spējām. Tāpēc netraucēsim bērniem eksperimentēt ar savu izskatu un stilu, jo tādējādi viņi meklē savu patieso būtību. Dažreiz tas varbūt nav veiksmīgi, bet, kā zināms, tieši no kļūdām mēs mācāmies. Lai izdodas!